Tehniskas apskates Opel Meriva neizgāja. 2010. gads 1.7 dīzelītes. Dumainība DPF, protams, neko nav, tur visi ir izgriezt. Pirmoreiz dumainība 202, aizbraucu uz Jelgavu, izmazgāja to ar ultraskaņu vai hidrogenu, kaut kāda tur šķidrums ir, kā iebad iekšā motorā un mazgā, un vienalga neizgāja, tad dumainība 1.96 samazinājies, nedaudz samazinājies, bet ne tā, ka varētu iziet tehniski apskate. Pārbaudījām failu, sakārtojam programmatūru, tagad testējam, skatāmies, kāda būs rezultāti pēc mūsu programmēšanas. Visu Opelītim skate ir, nepaspēju vienkārši nofilmēt, kā testējam, bet rezultāts ir šāds. Tā kā paskatāmies, bija pirms tam 2.02, 1.97, tagad 0.75, 0.63, 0.62 un vidējais koeficients ir 0.67. Tā kā viss kārtībā, mašinai tehniska apskate ir, uzņem ātrumu, arī gāzēs un dumu melnu vispār nav, nespļauj pat gāzējoties. Šitais mums arī uz čipošanu, uz jaudas celšanu, 1.6 motorins, Megane, 18. gads. Diezgan jau tā viņš nipras, bet tagad būs vēl niprāks. Karoči, ja tagad jums ir problēmas, piemēram, ar DPF, EGR, AdBlue, vai dumainību, vai COCH benzinam, vai gribat izmērīt arī jaudu uz jaudas stenda, 4x4 sinhronizēt spat, arī varam ar to visu palīdzēt. Mūsu numurs 277 44 725. Jauku dienu visiem!